Labdien! Šodien ir rakstniecības virtuve kārtējā epizode. Mums jau ir 275 sekotāji, un cerēsim, ka šī saruna arī uzspridzinās internetu, jo pie mums viesos ir Helmuts Bēķis, gan tētis, gan vīriešu veselības cinītājs, gan rakstnieks jau ar trijām izdotām grāmatām, un es nezinu, cik viņam vēl 30 iespējams, kad ir prātā, un to mēs noskaidrosim radošajā bagāžā vēl noteikti ir daudz grāmatas, un rudenī kaut kas nākšot ārā Latvijas medijos. Prieks, ka viņš ir arī noformējies ar cepurīti un džemperi atbilstoši, lai mēs uzreiz redzam, ka tas ir svētuļa autors. Ievadām es pateikšu to, ka kompliments Helmutam, ka viņš atvēra savu pirmo grāmatu tajā brīdī, kad man bija dzimšanas diena 9. aprīlī, un es varēju aiziet pie viņu uz ballīti. Tas bija kolosāli, un tiešām neaizmirstam. Tur bija daudz kopīgu paziņu un draugu. Kā tu jūties, Helmut, šobrīd, kad Svētulis jau ir kļuvis ne tikai par tavu zīmolu, jeb to pirmo divu grāmatu nosaukumu, bet arī jau būtībā tas ir tāds tavs brands, tavs dzīvesveids? Oi, tas bija baigi jocīgi, tāpēc es atceros, kā es viņu izdomāju. Es viņu izdomāju, jo iesākumā pirmā grāmatā bija jāsaucās Andra Bērziņa dienas grāmata, un tad bija dienas grāmata, un tad es sēdēju pie kamīna, vai kurināju krāsnu mājās, un tas kaut kā likās, nu kas tas Andras Bērziņš tāds ir, nu kas tas ir mans varonis, viņš ir svētulis kaut kāds. Un tad tā vārds spēles svētulis svētelis, un tu jau pareizi saki, tā grāmata kļuva pa brendu ļoti ātri, un viņa kļuva pa estiku asociēts ar Andru Bērziņu, ne pa vēl, tāpēc otrajā grāmatā es sevi ieliku iekšā, lai pateiktu, ka es neesmu viņš. Bet tad jā, kaut kā visu laiku bija, man kādreiz bija podkāsts, tad bija vēlme par podkāstu, tad bija vēlme kaut ko tā kā tā kā runāt varbūt tiešā valodā, kā ir, uzdot tos tiešos jautājumus. Nu, kāpēc tas daudziem nepatīk, jo es esmu tieši sarkastisks, ironisks. Un tad jau, jā, salikās kopā, bet patiesībā, kāpēc šodien man ir šīs krekls, jo es biju pusiesācis gatavot brokastis, un tad es atcerējos par tevi, un atnāca links, un tad Matina uztaisīja man izglāba cepuri, un uzskrēja augšā savā ofisā, un te man stāv, kā es saku, mana darba forma, bet redz kopā tas izskatās diezgan primā. Nu jā, man traki, man divi vārdi rakstniecības virtuve. Es nezinu, man jāizdomā kaut kāda sevi pavāra cepurē un jāliek uz krekla. Nu, labāk ir rakstniecības virtuve, klausies, arī, ja tev būtu, ne, ka tur bija vakariņas ar kaut ko tur zingā vakariņas sveču gaismā ar kaut ko. Nu. Sveču gaismā, jā. Diemžēl man ir dažreiz dāmas rakstniece, ko es intervēju, viņām vienīgā vieta, kur viņas var runāties, ir uz balkona, kamēr vīrs pieskata bērnus. Un tad sanākt vakariņas uz balkonu, vienīgais uz loģijas. Labi, bet tad, teiksim, cik tu arī rakstīji savos sociālos tīklos, ka tu no pirmās, otrās grāmatas saprati, ka tev viss gandrīz tirāžas izpārdots, ka tur ļoti maz atlikumi. Tas nozīmē, ka tavs risks attaisnojās, ka tu arī biji pašizdots autors, pats nofinansēji un pats uztaisīji visu mārketinga kampaņu. Es atceros, tu veidi klāt pa pilsētām cilvēkiem arī tos eksemplārus. Nu, tev bija tāds stūri, ka tu, teiksim, attiecīgi pilsētu vai reģions. Un īstenībā līdz ar to cilvēkiem bija iespēja tevi satikt dzīvē, ja paspiest autoram roku, nezinu, pasēdēt ar viņu kafejnīcā. Man liekas, ka tas ir labākais, ka tu vari ar autoru kaut kādu kafiju iedzert un kādas gudras domas apmainīt. Bet zini kā, tad tajā brīdī, kad tas viss notika, tad jau es vēl, tā kā patiesībā es biju, man bija viss slikti, jo es biju tikko sadrukājis tās grāmatas, samaksājis redaktoram, korektoram, un es atceros, ka tajā pašā kačīgarkā sēdēja ar to paleti ar grāmatām un sapratu to, ka man nav atkāpšanās ceļa, man ir īres rēķini, man tomēr, tad man liekas, bija 2 bērni, jā, tikai, un ka nav varianti, un tad likās tā, ka tā, nu, nezinu, pasaulē Latvijas atdevās rokās, jo tiešām man rakstīja tur Talsos 5, Valdemārpilī 4, tur Rojā 2, tur vēl tur tālāk mēs, kuras dzīvē Lubezerē vēl kaut kas. Tu jau sāk rēķināt, ka man ir izdevīgi tur braukt, un tas viss kopā salikās. Svētulis, es tā varu pateikt, Lī. Man mājās ir 4 svētuļi, pirmie, un es zinu, ka kaut kur šitajās grāmatnīcās varētu būt kaut kādi 15 maksimums kopā, no 20.
Jo es pat vienbrīd pieļauju domu, tā kā pats viņus atpirkt, lai viņi stāv, kā saka, fondam. Otrie gan, nē, otrie man mājās ir kaut kādi 200 gan. Jo es domāju, ka es jau biju tā visiem saknābājis, tā jau visiem, kā saka, uz nerviem sakāpis, gan ar savu personību, kas bija patiesībā provokācija, jo, nu, tas strādāja. No, Uh, tev visi dzeltenie portāli intervēja pēc kārtas. Protams, kas strādāja. jā, kad, kas saka, tas, nu, jo man bija domas, ka tas tēls uzreiz jādara skaļš, ka man nav iespējas tur iet to pareizo ceļu, tāpēc visiem bija jāparāda zobi, un es domāju, ka tas arī izdevās, un tāpēc arī, kad nekad jau nebija pirmkārt doma vispār rakstīt, un otrkārt, ja reiz to esi uzrakstījis, tad, nu, kāpēc tev būtu plusam? Nu jā, un tad daudz piesījās par tām korektūru kļūdām, bet es piedodu, man liekas, ka šobrīd būs jārunā nevis par drukas kļūdām vai korektoru kaut ko palaistām garām, neprecizitātiem, kādām ortogrāfiskām vai garumzīmēm. Šobrīd būtu jārunā par to, ka mēs dzīvē autori cīnāmies ar šo AI radīto grāmatu milzīgo klāstu, jo šobrīd visas pašpalīdzības grāmatas, pavāra grāmatas, ceļojuma grāmatas rietumos raksta autori tikai ar AI. Viņi paši tikai iemet promptus vai idejas, un izdara visu viņu vietā. Un ja mēs esam dzīvi autori un gribam paši izklāstīt savas domas vai nu, savā manierē izteikties, tad šobrīd ir tā, ka rietumos jau arī pat raksta tajām dzīviem autoriem human written. Ja, tad, teiksim, kad cilvēka radīta grāmata, ja, kas jau ir kaut kāds retums, ja, maz, vai, nu, man liekas, ka tas ir tas ar ko mēs saskaramies. Ja, un es saprotu, ka būs arī, es arī parunāju ar Ai, ka viņš teica, ka būs divas grāmatu tās kategorijas, ka būs 80% grāmatas, kas būs ar Ai rakstīts, nu, grāmatnīcā, bet viņas būs lētākas. Un te būs tāds human written, tāds plauktiņš, kur cilvēki paši strādājuši pie grāmatām, kas maksās 2-3 reizes dārāk, jo tur tiešām cilvēks fiziski ir, kā saka, savu dibenu deldējis pat krēslu. Ja? Kā tu redzi šo sacensību ne tikai ar ārzemju autoriem, bet ar AI radīto literatūru? Es par šito patiesībā daudz domāju, jo pirmais, ko es domāju, ka nu, diezgan ātri jau tas mākslīgais intelekts spēj ģenerēt tekstus no kaut kādiem tavām dotajām idejām. Bet tad es domāju, labi, sarakstīt tiešām varēs jebkurš, un tajā brīdī tur būs tas man tev pārmetums, ka ik viens var būt autors, un tagad iemet tikai čatiņā. Es jau prasīju to, kurš to sūdu lasīs, jo, nu, tiešām tā arī ir. Tu vari aprakstīt tur 3 personas, Jānis, Pēters, Ieva, kā viņi izskatās notikums, un tev saģenerēs. Bet es domāju, ka tā ir visos laikos bijis. Ir bijis kaut kāds ienaidnieks, tad teica, ka tur radio nobeigs tur vēstules, tad teica, ka televīzija nobeigs radio, ja, ka tur, nu, vai mums teica, ka tur internets pilnīgi viss apstādinās. Nē, teica, ka telegrāfs nobeigs arī kaut ko nobeigs. Jā, ka pastu vai ko? Tas ārējais ienaidnieks, es neticu, ka es ne, nu, ka būs tik un tā kaut kāda niša un vide, jo pirmkārt, ja ir kaut kāda vēsture, nu, sanāk kāda tur viņu, nu, Šerloks Holms vai kaut kādas klasiskos darbus, nu, jo redzi, sanāk, ka savā ziņā tas būs labi, tāpēc, ka tagad, kamēr mēs domājam iet uz to, nezinu, tur grāmatu pārstrādu vieglajā valodā vai vieglāk, nu, kā viņi sauc, ir vienalga, nu, tagad nevarēs spēks koncentrēt tam, vai būs jākoncentrē spēki, kā saglabāt to, ka tas ir autordarbs. Kā ķert tos negodprātīgos, varbūt rakstniekus vai kaut kādus publicistus. Jo nav jau noslēpums arī, nu, ne tikai rakstniecībā, arī mēdījos tiek, nu, tā kā ļoti, nu, tā kā izmantots. Mēdījos, es domāju, nospiedošā vairākumā, es domāju, portālos interneta. Nu, es nedomāju, ka žurnālos tiešām cilvēki satiekās un intervējās. Bet portālos to visu dara AI. Visas ziņas tulko vāc no kaut kuriem ārzemju resursiem. Es tāpēc neeju portālos iekšā. Man tas neinteresē. Es domāju, cilvēks paliks. Es domāju, ka paliks. Un savā ziņā, kad zini, ka tikko kaut kas kļūst ekskluzīvāks, es pieļauju drīzāk, ka rakstnieki un grāmatas kļūst ekskluzīvāks. Jo tie, kas lasa, tie arī, kā saka, zinās pateikt to atšķirību. Tas tāpat tā kā vīni arī vienmēr bijuši daudz, bet ir tikai daži vīni, kas, kā saka, no kotējās un ko dzer atsevišķās sabiedrībās, un tur vīni kalni viss. Es domāju, ka tas mums kā rakstniekiem pat ir labi. Es domāju, izdevējiem tas varbūt nav labi. Nu, tādā ziņā.
Nē, izdevējiem tas nav labi tādā nozīmē, ka ir jau daudz, kad ir jau arī AI, ar kuriem cilvēki uzģenerē grāmatas dizainu, tur vāciņas un paši tirgo pa taisno Amazon Direct, ja, vai tur kaut kādā Kindlā vai kur. Līdz ar to, piemēram, no ārzem izdevumiem būs grūtāk, ja daudz tie pašizdotie autori nāks iekšā pat pieņemsim ar normāliem manuskriptiem, ja. Bet Latvijā ir, man liekas, ka pozitīvais ir tas, ka šobrīd, kā skatoties no tavas mājaslapas, atgriežas arī īsais stāsts, vismaz erotiskais īsais stāsts atgriežas, un cilvēki grib palasīt īsos stāstus. Kāds tev ir reitings šai sadaļai? Zini, kā tā kā es viņu tikko uztaisīju, ka tos īstos stāstus sarakstīju, jo tur jau atkal bija tā doma, ka svētos bija izlaists un gribējās sadot kaut kāds mazos īsos stāstus bez maksas, ka man par to neko nevajag. Nu, lasīju jau viņus tur 300, 400, 500 reizes, un, zinot to, ka es vēl neesmu tā lielākais, zinu, kā tur es neesmu Raimons Pauls, cik zināms vai tik atpazīstams, kaut kādā nišai, tas, man liekas, bija ļoti labi, un es joprojām par to mākslīgo intelektu domājot, ka, mēs esam pārāki, cilvēks domā pārāk, jo mākslīgais intelekts raksta, man liekas, pārāk tīri un bez tādām kļūdām, bez tādas, kā saka, cilvēka tā modeļa laušanas būs grūti. Un vēl ko es gribēju piebilst, galvenais, kāpēc šo domu paturēju, ir, ka varbūt šis būs tas plus, ka mēs esam Latvija. Līdz tam brīdim, kamēr latviski mākslīgais intelekts kaut ko labu uzrakstīs, mēs nekad nebūsim cilvēku skaita ziņā tik labi, lai visas valodas pielāgotu mums, jo tagad jau, piemēram, dodot kaut ko mākslīgajam intelektam, viņš iztulko angliski, atrod atbildes un tulko atpakaļ tev latviski. Es domāju, ka mums kā latviešu autoriem šis pat varētu būt mazāks biedrs. Jā, jo latviešu valodā ir tas, ko tu lieto. Mēs par to arī parunāsim par slengu, par vienkāršu runu, par žargonu, ko vispār mākslīgais intelekts nesaprot. Viņam liekas, ka tas ir kaut kā ķīniešu ABC. Ja tu viņam iedod tu slengu vai vienkāršu runu, vai kaut kāds apvidu vārdus. Ja, jā, vietvārds, jā. Jā, līdz ar to, jo piemēram, našķi Bārtas Rucavas izrunā ir utis, piemēram. Ja es aizbraucu ciemos pie radiem, es saku, es jums našus atvedu. Viņi saka, ko tu traks esi vai utis atvedu. Mums tādus nevajag, jā. Ciemos, ja burciņā. Tā, bet runājot par tiem taviem stāstiem, ir plāns arī kaut kāds tos tavus erotiskos stāstus, kapučjakas, olas un gaujas un visu apkopot arī grāmatiņā, vai nav? Kādreiz, es nekad nevar zināt, jo iesākumā bija doma, ka katrai tam stāstiņam bija kaut kāda vizualizācija, un tad bija doma varbūt kaut kāda maiciņas taisīt, kaut kādas smieklīgas, bet varbūt kaut kad... Nē, erotiskie stāsti tie gan jau kā palīgs, bet es zinu, ka daudz cilvēki prasījuši, ka, Helmut, tu tomēr rakstot svētulī, izvilk ārā ar bijušo to princeses žanra, tur seksuāli pornogrāfiskas stāstiņus, vai par to ir domāts, noteikti, ka ir, bet, neuzreiz, jo, zini kā, tas ir tā, jāatnāk tādai sajūtai. Un tad reizēm to, man liekas, tos kaut kāds 5 stāstus dienā var uzrakstīt. Tur tā katra pilnīgi savādāk diametrāli. Un reizēm tev ir tā, ka tu vari rakstīt pa visu kaut ko citu, un tev nenāk tas pikantais vai tas puslīdz ironisks, sarkastiskais kaut kāds tiešums ārā, piespiežoties. Kaut kā nē, tā ja būtu jāsaka godīgi, kas saka, plāni ir ambiciozi. Gan jau kaut kad var piefiksēt, kaut kad arī tādu uztaisīt. Nē, tev vajag pierunāt Rītu Lasmanu Latviju no žirafi, tad uzreiz ir ko drukāt. Nē, Rītai bija princese, bet... Princese, jā, labi, ne žirafi, bet princese, jā. Pārteicos. Es nezinu, vai tas tagad ir tas formāts. Es pieļauju, ja es to darītu, tad drīzāk varētu būt tā, ka tas ir erotiskais stāsts, tā kā, jā, kaut kāds drukāts, kaut kāds kvartāla izdevums. Nezinu, tur reizes ceturksnī iznāk kaut kāda maziņa grāmatiņa, un tā līdz var nopirkt audio grāmatu, kur 2 aktieri samtainās balsīs to stāstīņu lasa. Bet es saku, tā kā to-do listā es viņu varu ielikt, bet prioritātā ir tur pāris citi darbi, pie ko tur tā kā aktīvāk. Pie 2 aktīvi strādāju un pie 1, kā saka, domās. Bet tā mēs vēl nonāksim. Tad tu teici, ka būtībā tā doma ir tāda, ka arī tavs, tad tie autori, kas mūs skatās, vai lasītāji, vai
vai latviešu literatūras tomēr cienītāji, jūs tomēr podkāstu tikai ar latviešu, nevis kādiem tulkotiem autoriem vādu, lai popularizētu, tad būtībā atmaksājās autoram arī veidot savu e-veikalu, ja viņš ir aktīvs mārketingā, viņš aktīvi sev reklamē. Izstāst citiem autoriem, ir vērts pašam tirgot grāmatas. Zini, kā tu pareizi pateici to, ja cilvēks tomēr dzīvo tajos sociālajos tīklos, tad man liekas, tā ir tāda lieka, lai, nu, tā kā, ja tev kaut kas jau ir, tad varbūt nevajag tik daudz, kā Helmuts Beidzs to dara, vai kāds cits vēl aktīvāk tirgojot savas grāmatas, bet ielikt to, ka tev ir un ka var nopirkt pie tevis, man liekas, nu, tas ir kā nu paņemt pašam savu naudu. Nu, jo tas darīt to var, es pat pieļauju, ka, nu, varbūt daudziem liekas, ka es esmu kā tādam, ko nevajag tuvoties, un es kožu, ka var pat rakstīt man un padomus paprasīt, ka es varbūt pateikt, varbūt, ko sākt, kā varbūt es darīju, kas būtu tāds absolūtais minimums tur. Vai tur viens posts, tas ir tā mājaslapa jau arī. Nu, kādreiz mājaslapa bija kaut kāds tur bubulis, liela, grūti uzturēt, dārga, viss. Pašlaik tas viss jau vairs jau nav. Un varbūt, ka ne tieši savu grāmatu tirgot, nu, ja negribās. Jo ir cilvēki, kas negrib, nu, kā saka, ne tirgot, ne komunicēt, ne nest. Bet es gribu lauzt to, ka ir jārunā par savu darbu, ir jāpriecājas par savu darbu, ir jālepojas par savu darbu, jo, nu, kāpēc uzcelt savu māju, ar savām rokām ir labi, uzrakstīt grāmatu savām rokām, nu, nav labi. Nu, tā kā pašam par sevi nevajag runāt. Tev kāds mājā ies leņķus pārbaudīs, cik tur visi leņķi ir līmenī un paskatīsies, cik to esi tīzls un cik tu ļoti nemāk krāsot. Nu, nē. Tas tāpat, ka viņš pats sastādīja savas dobes. Nu, sanāk, mēs tagad iesim pie katra cilvēka dobēm un teiksim, cik tev nepareizi, cik tev centimetru trūkst vienam no otram, cik tev tā kā šķirās kaut kādas nezāles. Nu, nē, tā kā, man liekas, tas, kas Latvijā, man liekas, trūkst, tādiem rakstniekiem, ja tiešām mums ir arī labi, manuprāt, rakstnieki, kolorīti un viss, bet trūkst tieši tā drosme un spēja runāt, un tas ir galīgi ok runāt par savu darbu. Es tev piekrītu, jo Arno Jūns man pirms kaut kādiem gadiem, viņš saka, saki man, vai rakstniekam personīgā mājaslapā tur Facebookā atmaksājās. Nu, kas tas par muļķīgi jautājumu? Nu, tev vienkārši viņai jābūt. Nu, saprot, tev var nebūt, bet ja tu esi tāds kā Arno Jūns, ja tur esi ar 10, 15 grāmatām, nu, tad tās lapas tomēr atrastu, pamanītu, ievērotu, ja ievērtētu, un tad tālāk, nu, vienkārši, nu, viņš tā arī, man liekas, ka neuztaisīja beigās, tāpēc, ka, protams, tā ir ņemšanās, tas ir papildu darbs, ja? Labi, bet runājot par tavām grāmatām, tad Andris Bērziņš neesi tu, tas ir izdomāts tēls, tātad būtībā tev radās doma vidējo latviešu vīrieti, kurš vienmēr ir par kaut ko nemierā, tur, nezinu, meklē tur seksu, romantisko mīlestību un visu pārējo, ko nu mēs vienmēr meklējam. Un tad tu te šajās atpazīstamajās situācijās viņu ieliki, un viņš nelikās mierā. Viņš gribēja izvērsties uz 2 grāmatām. Tā es pareizi saprotu. Features man kāda, ka man nebija iespēja atkal runāt, jo pirms tam es biju vīriešu veselībā, tā bija interešu konflikts, un es nevarēju tas būt. Man vajadzēja kaut ko, un es domāju, ka vieglākais veids būt kaut kam ir būt grāmatas autoram. Sarakstīt da jebko un pārdot vienu eksemplāru, es esmu grāmatas autors. Tas bija viss naivākajā apakš. Pa pašu varoni, līdzīgi kā tu saki, ka iesākumā bija piesacēlās vienkārši tīri kaut kādas seksa ainas, bez vārdiem, uzvārdiem, bez sejām, tikai, nu, vīrietis, sieviete, tas bija skaidrs. Un tad, kad nonāca, es domāju, ka būs seksa romāns no vīriešu skatu punkta, tad, nu, bija kaut kādas, nenoliekšu kaut kādas savas pieredzes, ja? Patīkamās, nepatīkamās, bija kaut kādas tur ciema leģendas, nu, kā tur ir bijis un kā tur kurš ir darījis, un bija kaut kāda, zin, kā tur tāda, nu, tā kā tur pasaku stāstiņi, nu, tad to visu bagāžu es pielāgoju vienam varonim un vedu viņu dēkaini, jo tā doma bija sanāk kāda, ka tas varonis dzīvo pilnā gāzē. Viņš nobremzē tikai grāmatas beigās. Kā šlēsers gāzi grīdā, jā. Jā, gāzi grīdā, jo viņš dzīvo, un tajā pašā laikā, kad ir parādīts tas, ka viņš jau varbūt ne pats tā ļoti kaut ko dzīvo, vienkārši viņš ir nonācis tādā vidē, tādā plūsmā, un viņš vienkārši plūst.
Viņš nedomā, viņš neapstājās. Nu, kā saka, vēl viena jauna dāma, vēl viena iespēja, viss, bet tas, kas viņam palika, tas primitīvais dzinuls, kā saka, seks, pornogrāfija izdrāst, kā saka, nu, tas ir tas, kas viņam zem. Būtībā tas, kur bišķi tomēr ir noslieci vai atkarība no tā donžuānismu. Nu, tā ir slimība gan vīriešiem, gan sievietēm, tas donžuānisms. Nu, tas tā ir. Jā, bet un otrā grāmata jau tieši par to arī ir, kad, jo otrā grāmata arī nebija sākumā paredzēta otrā grāmata. Zinot, kā latviešu rakstniecībā tur iet, vai kas bija dzirdēts, es pateicu, ja pārdošu 500 grāmatas, tad būs otrā. Jo es pieļauju to, ka es nekad mūžā nepārdošu 500 svētuļus. Tā kā pārdot, tad bija jāraksta. Tas bija tā, ka tur puslīdz es uzrakstīju, jo tur jau tas vīrietis ir pieaugušāks. Tur jau 30 gadnieks jau, viņam tās pašas vērtības ir palikušas, un tur vienā brīdī, tur Andris Bēžiņš satiek klubā Kuba Helmutu Bēķi. Un tā kā viņi sāka komunicēt, bet tur arī tāpat ir pikants ainas, bet ir daudz, kas raksta, kāpēc otrā ir īsāk, vai ir kas raksta, kad, līdz pusgrāmatai kārtīgs seks nebija, bet, kā es saku, es varbūt gribēju būt rakstnieks, es varbūt gribēju 2 grāmatas, un tajā pašā laikā es ļoti gribu būt tas, tikai rakstošais erotikām, seksām. Nebūtu, nē. Ja es tagad sāku rakstīt, tad tieši nākamais darbs vispār tā nekā saistībā ar seksu. Līdz tam mēs nenosim. Tad būtībā Helmuts Beicis mazliet nolika pie vietas Andra Bērziņa, lai viņš pārāk neuzkundzies, pārāk aktīvi tur neuzdarbojās. Un es arī īstenībā, Marijas ielas koķieties man beigās, kur galvenais varonis Norberts Nešprauskas grib ar mani, piedāvā ar mani samainīties vietām. Es viņu satieku uz ielas, un viņš piedāvā samainīties, un es tomēr nesamainos, jo man negribās būt tam varonim. Man patīk tomēr, ka es esmu rakstnieks un neitrāls un no malas, un tomēr mazliet savu pasauli, teiksim, vadu. Labi, bet tālāk tev bija tas, ka jūs pēkšņi ar Ritu Lasmani, kur teica skaistas runas tavā atvēršanā, un kur arī, es saprotu, ka viņa ir mana tagad radiniece, jo viņas meita ir apprecējusies ar manu brālēnu. Tad līdz ar to sanāk tā, ka jūs ar viņu sākāt rakstīt viens otram it kā erotiskās vēstules, un tā tapa šī grāmata tapa... Kāds, kur es nepazīstu, jā. Jā, kur es nepazīstu, jā. Un man liekas, ka tas ir tāds labs, kāds, kur es nepazīstu ar visu to spoguli galvas vietā. Var sakot, man liekas, ka tas ir tāds arī neparasts pieejams, kad nevis 2 veči raksta grāmatas, kā mēs te zinām, latviešiem ir tur Rūpnieks, Miglau un citi, kas tandēmā strādā, bet tomēr vīrietis ar sievieti uztīt un nesastrīdēties, ja nesanīsties pa ceļām, tas arī ir mākslas darbs. Viņš tur lielākie komplimenti patiesībā Rita ir, jo tas, ko es varbūt izdarīju, bija tas, ka mēs kļuvām, teikšu, Rita man ir draugs. Jo tad, kad es svētos sarakstī, es gribēju protekciju, un es domāju, ka Rita mani aizstāvēs. Jo man Rita bija kaut kur tālu tā dāma, kas patiesībā veidoja ar daļu no manas seksualitātes, no manas personības. Un tad Rita atnāca uz pirmās... Daudziem jaunībā. Jā, daudziem tā bija sanāk reiz, bet es tā, ka viņu uzrunāju. Viņi atnāca uz manu pirmo grāmatu prezentāciju, kā tu redzēt, bija arī otrajā. Un tam mēs sēdējām, dzērām vienkārši kafiju. Un viņi man sāka stāstīt, jo Rita ir vēsturniece, viņa ir gudra, un tā viņa stāstīja, zini, Helmut, ir tāds epistolārā formā, tur vēstuļu formā, jo mēs gājām caur kādu vispār žānri, ir kādos būtu jāraksta. Un tad es domāju, es saku, Rita, bet ja mēs rakstīsim kaut ko kopā, seksam tur jābūt. Jo mums nepiedos, ja mēs divatā sarakstīsim darbu, kurā nav. Un mēs labi pasēdējām, mēs, kas saka, reiz 2-3 mēnešos pasēžam kaut kur vai kafiju iedzeram, mēs pie viņas atbrauc ciemos. Un es domāju, kā, no Rīta jau diez vai pirmā sūtīs to vēstuli. Un tad es vienkārši izdomāju, ka aptuveni, kas es esmu tajā darbā, un es rakstu Rītai vēstuli par vēstuli, un Rīta pretī, tā kā, un tad... Bet tu viņai rakstīji kā erotiska izdevēja, kā princeses redaktorei, vai tu rakstīji vienkārši kā sievietei? Es rakstīju vispār, sievietei X, no kā es esmu saņēmis vēstuli. Labi. Kāds būtu mans pārdomas, pat saņemt to sūtījumu savā paskastē, kas pat nav man. Un ko es esmu izdarījis, lai atrastu to atpakaļ ceļu adresātam. Un tā sākās mūsu tā spēlēšanās. Un bija tikai
Tā patiesībā bija baigi forši, kad tur katru otro dienu mēs vienkārši tiešām viens ar otru sarakstamies. Un tad bija vienīgais jautājums, kurš nobeigs grāmatu. Kuram būs tā pēdējā vēstule, jau kas tur notiks? Beigās jau vēstuļu draugi tomēr sagrēko, man liekas. Es tā nojaušu. Jā, nē, nu, tur tas sižeta līnija, zin kā, ir baigi interesanti, un tas bija baigi forši, ka tā sižeta līnija, ja par to es izdomāju, to viņi nevar veidot, jo tu jau nezini, ko apakaļ atsūtīs tev otrs, un tāpēc bija tas mērķis visu laiku tikai laust to sižetu, vēl kaut ko izprovocēt, skatīsies, ko rīt izdarīs, un tad, kā es saku, ka tur mēs šī esam kaut kur teikuši jau, ka to provocē to īsto rītu lasmani, ko tu esi izdomājis, kas ir, zin kā, tā kā reiz princese un visi tie stāsti, un tu provocē, un tad kaut kā ap grāmatas vīdi ir tā vēstule. Vēl viņa raidījums bija buduārs, laikam, vai buduārā. Buduārs, jā. Un tad tu saņem to vēstuli, ka es saku, Ritei, ok, es saku, mēs tikko dabūjām, kā saka, pīķi, tagad vedam stāstu uz beigām, kad, bija tāds, ka, baigi patika, Un cik nedēļas vai mēneši jums tas vilkās? Nebija baigi ilgi, man liekas, tur 2-3 mēneši varbūt. Ja tas bija tā, ka nekad jau nezināju, kas to sanāks. Vienkārši doma bija sanāk tāda rakstam, kas būs, tas nebūs. Tad vienā dienā izdomājām, ok, saliekam kopā, lai redzam, cik tas ir. Tad Ritas vīrs, manuprāt, ieteica uzlikt datumus it kā, provizoriski, kā tas varētu izskatīties. Un tad paši izlasījām, sanāk, kad jau bija līdz tam mūsu izdomātajām beigām aizvests. Un tad, jā, tad iedevām Latvijas mēdījiem, un tur arī bija kurjos, kad mēs viņiem aizsūtam, un tad mēdīji atsūta mums, ka viņi grib mūs satikt. Un viņi grib mūs satikt, lai parunātu, ko tam mēs taisam, jo viņi apskatījušies e-pastu, ka viņiem e-pastā jau ir mūsu darbs gatavs. Un tas, bet kā reizē, kā beigās rezultējās, ka viņi palasīja, un tad teica, jā, mēs šo ņemam. Un tad zīmīgi, zini, kā saka, kad reizēm ir tur no 3 grāmatām tu esi rakstnieks. Un tad sanāk, tā kā es satiku Rītu pirmajā grāmatā, bet kopā mēs abi divi kļuvām par rakstniekiem. Jo gan Rītā, gan man šī 3. grāmata, kā tāds stāsts. Labi, par to jūs varat apsveikt. Kā vispār uzņēma publika šo grāmatu? Es teiktu tā, ka, protams, kad atkal jau bija mēdī un viss, bet es varētu teikt, ka šo grāmatu bija varbūt neīstais laiks, neīstā vieta, jo dienu pēc, man liekas, bija Kiskis kauns. Kā saka, Doma laukumā, Stambulas konvencijas lielais protests, un līdz ar to mēs īsti nekādām ziņām cauri neizsitāmies. Tā kā tajā laikā, ka visi runā pa karogiem šitiem te varavīksnes un kā saka, visām tiesībām pateikt to, ka reku ir Rita Lasmana, Helmuts Beisers, kā saka, heteroseksuāls seks un stāsts pa kaimiņu būšanu, bija saprotams, ka neaizgāja. Bet grāmata ir laba, tie, kas ir lasījuši. Gan jau, ka bibliotekās ir iepirkuši, un gan jau, teiksim, Latvijas mēdī piegādās bibliotekām un varēs visi dabūt, tie, kas arī varbūt grāmatlīdzās vairs neatrod. Forši ir tas, ka, piemēram, tā grāmata ik pa laikam, ka, piemēram, kaut kādu atsauksmi par pastu noķer vai tev kāds pārsūta, ka viņa ir iekritusi kaut kā tādā ziņā, ka cilvēks ir kaut ko palasīt savādāku, un domā, tu paņem šito bez ekspektācijām, un tā, ka rakst, jā, tur beigas, ka nekas līdzīgs nav nav lasīts. Kad es domāju, ka arī, būsim godīgi, gan es, gan Rita, mums ir gan sekotāji tajā pašā laikā, mēs neesam baltākā spēles, zin kā, visā tajā varzā. Universā tu neesi baltākā. Jā, mēs sakā, par katru no mums ir aizspriedumi, bet galvenais, ka man pašam, ja tu teici, vāks, man patīk, man grāmata patīk, un es Rita arī teicu, Rita zina, kā ir 2 cilvēki, kam tā grāmata patīk, es un tu, un to man pietiek. Man tā ir gradācija ļoti svarīga. Ja man grāmata patīk jau sievai, kas ir ļoti objektīva, ļoti, kā lai saka, kritiska vērtētāja, tad tas jau ir solis, lai es vispār rādītu izdevniecībā. Ja sievai nepatīk, tad es pārstrādāju labāk. Labi, bet tev tagad, tu esi atgājis no erotiskā žanra, kā mēs arī runājām, un mazliet iedevis kurvīti Andrim Bērziņam, kā galvenām varonim, un aizsūtījis pilnīgi kaut ko citu, un tev rudenī nāks ārā Latvijas medijos kaut kas netipisks. Latvijas medijos nē. Vēl. Latvijas medijos nē. Labi, kur tev nāks, un kas tev, kaut kas netipisks tev būšot? Man būs debitēšu krimiķi, jā, ne, tā nosauc, zin kā, krimiķis, jā, krimināla romāns, kad... Jo bija tā, ka es rakstīju otro svētuli, patiesībā
tad reizē rakstīja 2 grāmatas Svētuli un vēl vienu par vardarbību Latvijā. Tas manuskripts vēl stāv atvilknē, tur ir vēl jāpiestrādā. Tas ir par Bet cilvēktirzniecību, ja kaut kas tāds. tas ir tieši pa Latvijas reģioniem, pa cilvēkiem, kādi mēs esam. Kaušanās zaļumballēs, kas zināms tagad. Tur par to sanāk, kad šīs sociāli nelabvēlīgais slānis, alkoholisms un tās sekas, tur tie daudzie tēvi, daudzās mammas, tur mukšana no bērnu nama tādā ziņā, ka, labāk ir dzīvot sociāli nelabvēlīgos apstākļos nekā būt bērnamā un tur tā lavierēšana pa tām attiecībām. Bet tas darbs varbūt, ka man pašam, zin kā, jāpaugās, gan literāri, gan vecuma ziņā vēl, zin kā, jānoķer kaut kāds jau pieredzīt. To kaut pārstrādāšu, bet Krimiķis kaut kā atnāca un Krimiķi, man liekas, jau vēl ar Rītu nebija uzrakstījis darbu, ka gan ar Kristīnu Kirkilu, kas ir zināma, tad viņa bija Latvijas mēdījā kādreiz vadītāja. Tagad viņi ir brīvsolī, jā. Tagad viņi brīvsolī, jā, kā saka, savi projekti, tad es viņai teicu, klausies, būs tā. Un es viņai izstāstīju pusno tagad tās grāmatas sižetu, jo tad vēl nebija, zin kā, viņa redzējusi, ka es ar Rītu kaut ko normāli uzrakstīju. Tad bija, zin kā, Svētules, tās daudzās kļūdas, tā visa attieksme, un tad viņa tāda rakstīja, un tad soli pa solim, bet jau es esmu nolauzis, dotajā brīdī grāmatā jau ir uzzīmēts vāks, viņi ir redaktūrā, es gaidu. Ir zināms nosaukums, tu tā kā slēpts līdz pēdējai dienai. Nē, nosaukums ir zināms, viņš ir Cūcība ķemeros, tas ir, es domāju, ka kā tu teici, ķemeros? Cūcība ķemeros. Ķemeros, jā, saprotams, jā. Es esmu dzīvojis ķemeros, tur ir daudz sūcības. Jā, kad, tas nav noslēpums, nē. Jā, jo man vienkārši pašam tā vieta patīk, Tur ir daudz odi, bet cilvēki tur ir forši. Jā, zini kā, es saku, man vienmēr sanāk, ka tur vienmēr, kā aizbrauc, ir tādas duāls sajūts, jā, kad tur ir tā vecā tā sanatorija, bet jauns smūgs ūdens torns un baigais potenciāls parkam un visam, bet blakām tas sociālā māja, kur ir visi šitie sabiedrības. Un aizlapētais kinoteātris un nosprāgušie krogi un pusotras veikals uz visu pilsētu. Jā, un tur tā staigā tāds, un tad domā sanāk, ka vienā brīdī šis mostīsies. Manā stāstā... Es 2006. gadā es tur pusgadu īrēju vasarnīcu un sapratu, kad es pat līdz veikalam nevaru aiziet odu nesakosts vienkārši. Un tad man likās tā, tāpēc, ka viņi tur attiecīgi, kā tur nav meliorācijas, tur problēma ar tiem grāviem un ar visu, ko saprot, ar pārplūšanu, un tāpēc tie odi ir. Ja tur viss būtu normāli, kurot laikā tur nebija nekāda oda problēma. Jā, tā kā debija būs Krimiķī, bet atkal sanāk, tas jau nebūtu Helmuts Beigs, ja iet kaut kā tā klasisko ceļu, tad es, tā kā nebūs tāds klasisks Krimiķis, kā tur aptuveni tur izmeklētājs meklē vai kaut ko, nē. Tur krimināls būs, ķemeri būs, atkal latviski vārdi. Varētu būt Helmut labākais pieejams, varētu būt tā, ka līķis meklē izmeklētāju. Tas būtu vienkārši arī, teiksim, jauna pieeja, teiksim, krimināla žanrā. Jā, kurš lai mani atklāja. Jo līdz vienkārši viņš dusmīgs, ka neviens pa viņu neliekas nezinis. Viņš tur kaut kur pūst grāvi, viņš meklē izmeklētāju. Tas būtu labi. Jā, nezinu kā, kad patiesībā, ka interesanti jau ir, kad es šito vispār domāju, ja dzīvo lielākā valstī tādiem žanriem un tādām hipotēzēm, viņas ir vieglāk pārbaudīt, jo lielāks procents, ka tu iziesi sausām kājām ārā Latvijā, tu sarakstīs kaut ko dullu, neviens tev pretī izdevējs neņems, tad tev būs pašam jāriskē to izdot, un tad tu nodarbojies ar tādu jocīgu biznesu, bet man jau sanāk, ka tā, es zinu, ka viena mana grāmata nāks ārā kaut kad septembris, oktobris, domāju, ka septembris drīzāk kaut kad, puslīdz. Pie kā viņa nāks ārā? Viņa nāks ārā pie jaunas izdevniecības, viņa nāks ārā Oglē. Mēs laidīsim viņu ārā Oglē. Oglē ir tipogrāfija, to es zinu. Oglē. Oglē, skaidri. Kādreiz bija man čoms tāds Ogli žurnālists, tas bija baigi foršais čeks. Ja tu zini, slavenības žurnālists Ogli.
Viņš jau mīras tagad, vai ne? Jā, viņš ir mīris, bet viņš bija foršs, jā. Nu labi, tad, ko es Un gribēju pateikt? nākamā grāmata nāks ārā februārī, bet tā atkal būs. Tā būs vēl interesantāk. Tā nāks ārā. Es gribētu kaut kādā Valentīna dienā, bet es neesmu skatījies kalendārā, kā tur iekrīt šogad, nu, tā kā nākamajā gadā, kurā dienā tās Valentīna dienas, bet es gribētu kaut kādu pasākumu Valentīna dienā. Nē, nu, Valentīna diena ir arī pateicīga, tāpēc, ka tur daudz pasākumu notiek, un cilvēki labprāt pēc janvāra, pusfebruāra miega, viņi labprāt izvalkās kaut kur ārā un satiek līdzīgi domājošas. Bet par kriminālu žanru es Rolanda Bebera Bulu, te nesen tukuma rakstnieks, kas arī vakar romāna žūrijā ir. Nu, es vienkārši nerakstu kriminālu žanrā, jo es viņai aizsūtu kaut kādas idejas, mēs pārunājam arī Zoomā tur stundu, divas padiskutējam, un tad viņi vienmēr visas idejas norok, ka stāstīņš tur sanāk, novēle sanāk, krimināla romāns nesanāk, ka nav pietiekoši tas sižetiskais dzīnulis. Bet jau krimināla žanrs tomēr ir kaut kas cits. Nu, tas ir pilnīgi, nu, tur jāmaina domāšana, tur pilnīgi tā, pa 180 grādiem sagriez savu domāšanu. Tas nav kā vēsturiskos romāns rakstīt par galmu aizkulisēm, par galmu, teiksim, tur šitām te hetērām kaut kādām un tā. Labi, bet doma tāda, ka tu tagad būsi līdzīpašnieks vai iniciators jaunai izdevniecībai, vai tā ir kaut kāda drauga? Nē, es drīzāk būšu tas kā viens no vairākām vietām. Nu, netieši kā pelēkais kardināls, bet tāds eņģelis, kad es ļoti gribu, lai sanāk. Biznesa eņģelis tas saucās. Jā, biznesa eņģelis gulda naudu iekšā. Es vairāk kaut kādu savu pieredzi, laiku un tiešām būt tas cilvēks blakām, kurš tic, ka sanāks, ka var sanākt, jā, ka būs jauni. Patiesībā viņi jau tagad izdod arī Rītas lasmas grāmatu līdz jau augustā kaut kad. Pirmā grāmata būs no Rītas, un tad es domāju, ka jāļauj viņiem tālāk. Ir zināms, kurā augustā? Nē, prezentācija vēl nav zināma. Zināms, ka 13. augustā būs tirzniecība. Man liekas, tik tālu zināms vispār kaut kas. Bet tālāk par viņu plāniem, jā, lai viņi runā paši, ka es tur vairāk, kā saka, no mārketinga viedokļa kaut ko pakonsultē, un es tas cilvēks, kurš tic un meklē tās iespējas, lai aiziet. Jo... Nē, nu es varu pateikt, teiksim, ja atrod savu nišu, savu to seju, mums arī Latbukam ar kolēģi Raivi, mums ir 3 gadi. Ja tu atrod savu nišu, tad tu tajā nišā vari darīt, bet nevajag nevienai mazai izdevniecībai nodošana pilnu klāstu. Tev nav jāizdod viss sākot no fantastikas līdz krimiķiem. Tev ir jāizdod tas, ko tavi autori var sarakstīt un ko no tevis gaida lasītāji. Vienkārši ir ļoti precīzi šaura segmentēšana. Nu, savādāk nevar maz izdevniecību izdzīvot. Nu. Jo savādāk sanāk visādi muļķīgi pārpratumi. Nu, tā kā tu saki, ka mēs uzliekam sev štampu, piemēram, ka tur es arī ar pirmo romānu uzrakstīju, kad es uzliku štampu, ka es esmu satīrisko romānu autors, tad man bija grūti, ka man bija gribējās uzlikt kaut ko nopietnāku, tad, nu, iedomājies, tu uzrakstīji pirmo satīru par mūsdienām, un visi no tevis gāja tālāk satīru, nu, teiksim, tikai pasmiešanos, ja, bet, nu, tu taču nevar visas grāmatas rakstīt satīriskas, nu, ja tīpaši tāpēc, ka tas ir diezgan pagrūti. Labi, bet parunāsim par tavu rakstniecības virtuvi. Tu saki, tu ofisā neesi iegājis kopš maija, jeb kopš vēla pavasara. Remontē pirti. Kur tu raksti kaut kur ārā, teiksim, uz terases, es nezinu, zem koka atbalstījies, vai kā tu nozodz tās stundas, to vientulību ar laptopu, lai tu varētu kaut ko rakstīt, pastāsti par to neviens neko nezina. Visi zina, tavu to glancēto podkāstu varoņa tēlu, kurš sēž uz dīvāniem ar piezīmu blociņu, uzdod dziļus jautājumus, bet kā tu rādi, to neviens nezina. Patiesībā, kad lielākā daļa stāstu no sākuma ir ejot gulēt. es pieķeru sev pie tā, ka ja es kaut kādu 3. dienu ejot gulēt, domāju par to pašu varoni, par to pašu epizodu, kas viņu maļ galvā, tad jau tu esi, nu, tā kā, tad ir jāņem tas dators, un kā tas notiek visdažādāk. Nu, reizēm tu tieši tajā pašā vakarā celies augšā, ņem to savu laptopu, ej uz vai virtuvi vai kaut kur tu esi izdomājis, jo tad jau, kad tā rakstīšana ir iesākusies un kad tu esi tam tajā stāstā ielaicis iekšā un kad tu sāc skatīties ar tām varoņa acīm, tad es rakstu katrā brīvajā laikā, ja man sanāk arī bija pilnslodzes darbs, tad bērni, nu, pulciņi, māja tomēr, bet... Tev 3 bērni, ja?
Man 3 bērni, jā. Nu jā, tas ir nopietni. Un tad vienā brīdī tu, visur, kad tu pareizi teici, sanāk, es esmu rakstījis gan ārā, gan mašīnā, gan gaidot tikšanos, gan pusdienlaikā paralēli ēdot, reizēm mājās, un tad jūti, ka tu sev savus pieķert pie tā, ka no ģimenes saka, viņi kaut kur brauks, un tu dzirdi, ka ir tā iespēja palikt mājās, ka nav obligāti jābrauc visiem, ka mēs kaut kur brauksim, zin, kādu ciemos un tā tālāk, un saprot to, ka hei, šis ir tas, kad. Jo es tiešām, ka es kaut ko Tā ir rakstu, legāla iespēja pamukt no radu apciemošanas. no rādu, no paziņu vai kā, kad tu dzirdi. Tur puikam brīvdienās futbola turnīrs, domās, krūta forši. Tā tad man būs laiks, kamēr viņi uz futbolu aizvedīs, kamēr brauks pakaļ. Tagad tikai jāietirgo, lai jaunāko paņem līdzi. Un tā tas top, jo man ir tā, ka es rīktīgi, es gribētu teikt, ka es saprotu aktierus, jo es tiešām dzīvoju tajā varonī. Un tā, ka es dzīvoju tajā Andrija Bērziņā, kad, viss, kas tur ir uzlasīts un kādam liekas pretīgs vai kas, man tas ir baigais kompliments. Ja tu sanāk, ka es esmu spējis to tā aprakstīt vai tā ielikt vai tur aizvest, lai tas būtu tā, ka tur ļoti nepatīk, jo es tiešām sevi, kā saka, tagad es esmu šeit, ko es redzu, ko es daru, un līdz tehniskām, detaļām neatstājot tam lasītājiem kaut kādas baigās iespējas manevrēt. Nē, es viņiem pasaku, tur redzi to. Bet tad man jautājums uzreiz, vai tava sieva nav mazliet greizsirdīga uz tām seksuālām epizodēm, kas tev ir bijušas, vai ko tu iztēlojies ar to Andru Bērziņu vai citiem varoņiem? Jo tad arī tas vienmēr jautājums rodās, mēs tomēr ģimenes cilvēki, es arī ģimenes cilvēks jau 12 gadu 3. laulībā. Un tad jautājums, ja es rādu kaut ko erotisku, tad vai tās nav pret to monogāmiju mazliet tā kā tāda grēkošana domās? Es nezinu, man liekas, cilvēki sajukuši prātā ar to monogāmiju, visu tā, zin kā tur kas ir un kas nav. Un es sievai, protams, pirms es sāku rakstīt, es teicu sievai, klausies, es rakstīšu grāmatu par seksu. Es saku, un tu zini, kāds es esmu. Tur provokatīvs, un es provocēšu, un es kasīšos, un es būšu tāds, kāds patiesībā es esmu, vai tu esi tam gatavs? Es saku, jo būs tāds, es saku, ļoti iespējams, ka būs arī kaut kāds pārbaudījums mūsu attiecībām. No malas kaut kāds pieņems, vai tu esi tam gatavs? Viņa aptuveni pateica tā, ka viņai būtu jābūt muļķie, lai neatļautu man rakstīt. Viņa nav lasījusi man nevienu no manām grāmatām. Es viņai Svētuli pirmo esmu pats nolasījis priekšā, un viņa pateikusi, nē, tas nav viņa žanrs. Viņa lasa man ļoti daudz, un tad es teicu, ka es krimiņu sarakstīšu, tu mani beidzot lasīsi. Bet mums ļoti veselīgs tādā ziņā attiecības. Patiesībā man viens no lielākajiem tādiem cilvēkiem, kas lasa visus manus darbus, ir viena lasītāja, kas man pēc Svētuļa atsūtīja, man liekas, viena no pirmajām tādām godīgajām vēstulēm. Un mēs sākām sarakstīties, un tagad viņi mani kļūst par tādu, kā saka, slēpto draugu, ko es nevienam, īstenībā nesaku un nerādu, vai mēs daudz komunicējam, un viņa ir tā, ka Pagaid, bet mani citi autori arī manā podkastā stāstījuši, ka viņiem ir vesela beta lasītāju grupiņa, tur 6 vai 10 lasītāji. Tev arī tādi, kuriem tu sūdzi 6 vai 10 cilvēki? Nē. Man ir, jo es saprotu to, ka, runāsim par šķirpatrebi. Jā, viens no maniem uzskatiem, ka Latvijā ļoti daudz vispār tiek radīts šķirpatrebis. Tā kā, ir kaut kāds drošais žanrs, kur tagad visi raksta, bet man nav, jo piemēram, tagad arī es rakstu krimiķi. Kāda jēga man sūtīt cilvēkiem, kuri nedomā krimiķi? Ja lasa tur, nezinu, tur šo salsērīgos dāmu romānus, visu cieņu tiem dāmu romāniem, bet tā nebūs mana auditorija. Sapratu, Rolandai Būlai arī sūtīju pavaicāt, kā ir, bet man zini, kā ir, ka es rakstu, vispār man ir pilnīgi vienalga par lielu, ko domā. Tā kā es rakstu, man ir svarīgi, lai es neesmu nokļūdījies kaut kādās lietās, ko es nezinu. Piemēram, Rolandai Būlai es sūtīju jautājumu, vai šeit ir kaut kas par policiju vai izmeklēšanu, kaut kas tāds, kas reāli nav. Lai nevarētu pateikt, šitā ir kasiks kaut kāds. Vai tāpat, piemēram, vai par seksu savādāk, jā, tur man neko nevar pārmest, es esmu kaut ko darījis, kaut kas ir redzēts, un pornogrāfija pieejama visiem. Bet tas man ir svarīgi, piemēram, arī, ka Svētulī, ka par paskaita laikus, kur kā kas notiek, man nevar pārmest, ka tur 3 mēnešos to nevar izdarīt.
tās ir tās lietas, par ko es vairāk piedomāju. Tas, ko tur citi Nu, domās, tās beta lasītāji. precizitāte pret detaļām, nu, tā Jā, uzmanība tādi pret, jā. beta lasītāji, ir forši, kam viņi ir, un es pilnībā, reizēm ir forši paprasīt, no ko tu domā, kā tev šķiet, bet es laikam pats sev, zinu, kā pirms es eju pirms miega, es esmu cits cilvēks, tad es pats sev esmu beta readers, un tad es izmaļu cauri tās varbūtības teorijas, un kur man pašam labāk patīk, to es rakstu, jo Nu, es labi, uzticos redaktoram. bet tagad tu uzraksti, kurā brīdī tev pieslēdzās, kad stāsts par to, ka tev brīdī tev plūst, tev galvā ir dialogi, tev situācija veļās, pati no sevis attīstās, un kurā brīdī tev tas kritiskais, tas tavs iekšējais redaktors, jeb cenzors pieslēdzās, kurš saka, nē, šito Helmut nevar tālāk virzīt, šitais ir jāvirz uz papīra groza. Tā, zin kā, ja būtu papīra, gan ka būtu arī papīra grozs, man ir, sanāk, es kādu izskaitīju, man ir vēl 8 manuskripti, kas, es pieļauju, ka 6 no viņiem nekad dienas gaismu neieraudzīs. Kad ir kur kaut kādā brīdī, kad sākumā liekas, ka tas tev rauj iekšā, un tas saka, tu raksti, vai kaut kā no kaut kādiem skricelējumiem līmē kopā, un vienā brīdī tu pat pats, vai pagaidām galvā nevari salikt, kas tas tāds būs, jo man liekas tas, ka es varētu teikt, ka es jaunā rakstnieka kaut kāda kļūda vai kaut kāda nezināšana, ka es bieži sāku rakstīt, un pēc tam man iedomā, kas šis ir par žanru, jo man tie žanri sapeld. Ja pat cik man ļoti pašam tādi, nezinu, tur tēlaini apzīmējumi nelīdz galam patīk, tad es viņus pats arī ļoti nelietoju, un es arī rakstu diezgan tieši, un tāpēc ir, ka tu beigās izlasi, kas ir uzrakstīts. Tāds, jā, forši, bet kas tas tāds ir? Nē, runājot par tiem idejām, es arī nesen izdzēju kaut kādas 8-10 romānu idejas, kuras sapratu, ka es nekad neuzrakstīšu, tāpēc, ka vienkārši man vairs uz viņām prāts nenesās, jo es te runāju arī podkāstā ar Rikārdu Piebalgu, viņš teica, ka svarīgi ir sildīt to ideju, to lielo ideju, par ko tu esi iededzies. Un tad vienkārši visu dzīvi nolikt malā un mēģināt to ideju aizvest līdz galam, teiksim, bet tās lielās idejas rakstniekam neatnāk, nepiemeklē ļoti bieži. Tās lielās idejas varbūt reizēm jāgaida tur gadu, 2 vai vairāk, lai tā lielā ideja atnāk. Tam es arī piekrītu. Līdz ar to mēs runājam par to, ka varbūt tas, kas ir pārējais, ir tikai vienkārši, man liekas, vingrināšanās, Helmut. Tas, ko mēs iesākam un pametam pēc 10, 20 vai 30 lapusēm, varbūt tā ir vienkārši vingrināšanās. To varbūt labāk nerādīt. Jā. Tas ir mums pašiem vajadzīgs, kā autoriem izaugsmē. Bet tu teici, ka tu tomēr uzticies redaktoriem, un redaktori nav baigi mēģinājuši žņaudzīt, kontrolēt, es nezinu, iegrožot tavu stilu nevaldām. Tāpēc, kad man bija pirmā grāmata redaktoriem tāda problēma, ka viņi mēģināja kaut ko baigi pareizi tos teikumus, un tad es teicu, pagaidi, Deģis raksta šitā. Sabat, jūs varat labot gramatiku, bet nelabojiet stilu, jā? Stils ir katram autoram, tā ir viņa vizītkarte. Vai tev nav bijis jāpacīnās par to? Nē, zinu, kā patiesībā man pirmajai grāmatai Svētkulim pat nebija varbūt nauda kārtīgām redaktoram. Varbūt bija nauda, bet nebija zināšanas, un bija viena dāma, kas varbūt bija gatava uzņemties redaktoram, un es varbūt būtu viņu arī paņēmis. Bet jā, tu biji, ka tu uzkopējās nepareizais fails, un tā aizgāja uz tīpeni, kaut kas tur nerediģēt. Tas jau bija beigās, jo iesākumā bija tā, ka bija viena tur dāma, kas bija gatava uzņemties, un tajā brīdī, kad viņi uzrakstīja, ka viņi varētu līdzīgā manierē man arī tur kaut ko parakstīt, tā gribēs, lai kā iedirst, tu to nevari. Kā saka, lūdzies, un tu to nevarēsi, bet tālāk bija tā. Tad sanāk, man bija tikai korektors, nevis redaktors. Bija meitene, kas salaboja visas kļūdas, visu, un tad bija tas, kā saka, Gmail, tas fenomens, ka viss ir no vienas puses forši vienā vietā, un tās vēstules daudz, un tad tie termiņi sāka degt, un tad ne tikai tev ir vēl jāsamaketē viss, un kāda vēl redaktora, un tad sūtīja maketētāju, un maketētājs jau pirmos sarkanos karogus jau metu, ka viņš saka, es pat ejot cauri, tā kā maketējot, redzu to, ka te ir kļūda. Es saku, tu kādu pamani zini, kā no izravē. Un tad jau tikai beigās, kad bija nodrukāts, es aizvedu uzdāvinu tai meitenei, kas man laboja visas kļūdas, un viņa saka, Helmut, šitas nav tas, ko es tev aizsūtīju. Bet tā bija jābūt. Tās bija ugunskristības tev, jā.
Jo tad, ja tagad ir viena no domām, varbūt ir, kad varbūt to svētuli līdz galam salabot, izlabot un izdot, kā saka, svētuli tīrot. Bet, zini, kas man svētuli lielākie pārmetumi, kas tā nosēdušies, ir, ka man patīk, kad man no sākuma tur uzbruka pa kļūdām. Tad es visu noliku pie vietas, ka man tur neviens diktāts nav sekmīgi uzrakstīts, ka jūs lasīt nemākat. Pus Latvija raksta sūdīgāk nekā es. Otrs man bija uzbrukums, par to seksu, tur izvarošanu, visu. Tas arī nosēdās. Un vienīgais, par ko man tagad pašam ir savu, ka pasaka, ka tur bija baltās lapas un darīts viss, lai grāmata izskatītos biezāk. Dārgie cilvēki, svētulī 470,000 rakstzīmes. Ja svētulis būtu drukāts ar biezajiem vākiem, tā kā taisa biezajā papīrā un bišķi lielāku druku, tad svētulis būtu redz, kur, tas varbūt, kas pašam palicis iekšā, ka gribās izlabot tās kļūdas un nodrukāt to svētuli, kāds viņš varētu būt, ar biezajiem vākiem, nevis kā mārketinga foršs produkts, bet tas ir tās vienīgais pārmetums, ko es ņemu personīgi, kas liekas, tu nevari uzticēties ar tādām grāmatu lasītājiem vai tādam kaut kādam komentētājiem, jo viņam šķiet, ka tur baltā lapa padara tur tavu tekstu mazāku. Tas, ka tante izlasa 100 grāmatas mēnesī, viņa ir laba tante, vēl joprojām viņa daudz lasa, bet vai viņas viedoklis labs, es nezinu. Labi, bet bibliotekās reizēm baigi piekasās tās, kurš tiešām par katru komatu trīc un dreb. Man arī bijis tā, ka, atrod žurnālā 2 kļūdas, komatu kļūdas vai avīzē, un tad zvana raksta redakcijai. Ja, it kā man nebūtu katru nedēļu jāražo pa avīzē veselai un tā tālāk. Bet tad šobrīd, kurā brīdī tu jūties kaut cik kā rakstnieks, vai tu jūties kā daļējs rakstnieks, vai tu jūties kā mēdīju zvaigzni, kā tu saki, tas ir mārketinga karalis, kurš brīvajā laikā arī komunikācijas princis, es saku. Jā, komunikācija princis un mārketinga karalis, jā, vai kurš brīvajā laikā arī raksta, vai kurā brīdī tu apzinies, ka tu tomēr esi arī rakstnieks, tagad brīdī, ka tu satiec citus rakstnieks un sāc runāt par rakstnieku būšanu vai kā? Zini, kā, manuprāt, jau man uz krekli dēvēts, kā es tagad sevi uzskatu, ka es esmu tomēr tas svētulis un tajā var visu salikt. Bet tas, ko tu saki par to rakstīšanu, arī bija forši, ka, zini, kā Latvijā ir reizēm kāds, kurš nopublicē vienu kaut kādu darbu un viņš kļūst par publicistu un rakstnieku. Mans stāsts ir kāds, ka Helmuts Bejs rakstīja pirmo grāmatu, tad bija tā, ka tas ne tikai nav romāns, tāpat nav grāmata. Un tad kaut kur es dzirdēju, ka no grāmatas tiek uzskatīts par rakstnieku, ka tev vismaz 2 darbi. Helmutam iznāk 2 darbi. Vēl joprojām ir kaut kāds, ka Helmuts Bejs kaut kā tomēr nedara tajos rakstniekos. Tad bija par to, ka jābūt rakstnieku savienības biedram, ko es, protams, ka neesmu. Arī to pārstāvā nākotnē neredzu, tā ka tam jēgu baigo. Es esmu Latvijas dramaturgu asociācijas biedrs, tā kā es kā dramaturgs jūtos, ka es jau esmu kaut kādā, bet viņi arī tāda pat kā rakstnieku savienība, tikai mazāka organizācija. Reiz sanāk, un tagad bija kaut kā, ka es par to jau vairāk nedomāju, zinu, kā es vai neesmu rakstnieks, kad, es esmu mani par rakstnieks ar citu, šis ir labs, mani par rakstnieku nokrakstīju nevis es pats. Es vienmēr galvā piedomāju, ka es nekad neteikšu, ka es esmu rakstnieks. Ka es esmu grāmatas autors, es rakstīju svētuli, un, kā saka, vārdu spēles, man vienmēr bija kaut 4 varianti, kā jau nosaukt. Tāda pirms, man liekas, 1,5 gada Rīta, kā reiz Lastmane, viņai bija tās vakariņas kaut kāds, kur bija jāaicina viesi, un viņi kā viesi uzaicināja mani, un tad tajā raidījumā pirmo reizi Rīta teica, mans viesis ir jauns rakstnieks. Un no nākamās dienas es teicu, jā, ka Helmuts Bejs ir rakstnieks, jo nevis es to teicu, mani nokristīja Rīta. Un tad, kad iznāca... Labi, bet tam man uzreiz jautājums, tev bija arī tas, kad tev bija tava rakstnieka virtuve, ka tu rādīji svēri, kalorijas, tur kefīrs, diētiskie salāti, ka tu zini, nosi svaru un ieteici citiem kādā veidā ēst, uzņemot mazāk tur taukvielas, mazāk kalorijas. Tad būtībā tu joprojām jūties pārliecinoši tajā virtuvē, tu saimnieko taisi kaut ko veselīgu? Nē, patiesībā tas atkal bija tās manas dzīves posms. Es gāju tā kā bērnu kopšanas atvaļinājumā, un man piedāvāja to vietu šovā. Un tas bija tikai tīri merkantīls mērķis, jo es zināju, ka šovu rādīs 2 mēnešus, varbūt 3.
tas būs sociālajos tīklos. Un, ja es labi taisīšu hypu, zin kā, un provocēšu, es dabūšu bezmaksas PR. Viss pārējais kefīrs, tur ēst gatavošana, un tas laik bija, nu, kā saka, sekundāri un daļa no šova, jo nebija tāda lielā ziņa, ko es esmu tur sarakstījis, ko es esmu tur izdarījis, vai ko es kaut ko, bet regularitāte tagad man to glābi, piemēram, man nav jādomā, kā sevi sociālajos tīklos pasniegt. Man ir ļoti regulāri podkāsts, es vienkārši krāmēju iekšā ļoti daudz video ar gudrām domām. Jo no vienas puses tā ir tā mana bruņa, lai nelaistu klāt savai ģimenei, kur man visi zina kā cool. Labi, bet tev ir tavā mājaslapā var nopīt visu esošo dairadi, vēl augustā var pagūt 3 grāmatas par vienu cenu, pa 25 eiro. Tāds komplektiņš, nu tad pareklamē, iekārdina cilvēkus par šo iespēju. Jā, sanāk, patiesībā, ko tur iekārdināja, ka es tikai 4 cilvēkiem ko tādu, jau var pārdot. Un tā ir, jā, kad... Un godīgi man būs pašam, man liekas pēdējā kāds, kurus nepazīst eksemplārs mājās, tā kā, jā, tikai augustā, jo tas, ko es patiesībā domāju, kāds būs mans sajūta, ka kaut kad tuvākā pārskatāmā nākotnē man būs tajā mājaslapā jāraksta Ziemassvētkulis izpārdots. Un ka man vairs nebūtu pirmais svētkulis, bet, zin kā, pērkat, lasat, ejat uz bibliotēku, lasat, un svētkuļu vispār tagad mantojums, man liekas, es visur nodempingojos cenu pa maksimumu ar izdevniecībās. Bet, zināt, kā man kā normāli domājošiem cilvēkam, nelasat arī Svētuli, nelasat Helmutu Bēķi, lasat Arvīdu Deģi, lasat Ilzi Aizsilnieci, lasat jebkuru latviešu rakstnieku, pērkat grāmatas un lasat žurnālus. Vienalga ko, ja negribat pirkt, es ticu, ka jūsu omei vai kaimiņiem izkāpjas ar grāmatām, lasat. Tad pārējais viss jau būs labi. Labi, bet ko tu ieteiktu, ejot uz nobeigumu, ko tu ieteiktu, teiksim, kaut kādam autoram, kuram varbūt viņš gatavo šobrīd pirmo, romānu, pirmo stāstu grāmatu, neatkarīgi no tā, vai tā ir sieviete vai vīrietis autors, domā, vai šobrīd ir labvēlīgs laiks, lai iet iekšā latviešu literatūrā, vai vispār kādreiz ir bijis labvēlīgs laiks, ko tu teikt šādiem, kas nav izlēmuši, vai pieteikt sev kā autors? Pilnīgi droši, ja jums trūkst kaut viens cilvēks, kas jums ticēt, varat uzrakstīt man, es jums ticu, ir jāmēģina, ir jāiet, jo jādara, jo varbūt, ka tas jūsu darbs ir tikai jūsu, kā saka, pašterapijā, kas arī ir ļoti labi, bet dodat tam darbam iespēju, un ja zināt, ka tagad man liekas kaut kādu saraksti, tu tik ļoti no komforta izved ārā visu to savu tuvāko pazīstamu cilvēku burbuli, neklausies, ko viņi saka. Tur. Tev nesanāks vai sanāks, vai tur ļoti labi. Nē, ka ir, man liekas, dotev ir tik daudz ceļi, kā tikt pie savas grāmatas, kā salīdzinoši nelielu summu var pasnodrukāt, var sūtīt izdevniecībām. Ezeros grāmatām, un kam tik nevar sūtīt? Jā, arī uz Latbuku var sūtīt, arī izvērtēsim, ja tā kā uz visur var sūtīt. Bet es pieļauju, ka, piemēram, mēs jau par Rolandu Bullu, zinu, ka viņi varbūt kā gausas vilks, ka mēs viņu pieminam jau 3. reizi. Bet viņi ir forši. Jā, un tāpat, piemēram, Zanē nāca arī lielākie komplimenti Zanē, ka viņi tik daudz palīdzēja savu padomu, ka tāpat Gunita Lakstiņas Kroderēna, kad varbūt tie, kas tādi aktīvāki ir, rakstat šiem cilvēkiem, jo viņi ir atvērti, viņi pakonsultējas, varbūt, tā kā pateiks, varbūt kurš lasa, jo man bija sanāk tā, kad rakstot Zanei Zustais nonāca pie Ilzas Aizsilnieces. Aizsils, jā, kā atvainojos, jā, ka ir jau tie cilvēki, kas tajā, un labākais, ka viens tāds Latvijas fenomens, manuprāt, ka puse no tiem rakstniekiem, kas mums ir cieši saistīti vai no ar izdevniecībām, vai ar grāmatnīcām, vai bibliotēkām. Vai tas tikai Latvijā, es nezinu, tā kā ja nav kam rakstīt, rakstat Helmutam Bēķim. Tā kā es varu palīdzēt. Jā, vai Arvīdam Deģim var rakstīt. Vai Arvīdam Deģim var rakstīt, jā, protams. Kas saka, neliedz padomu. Labi, bet pēdējais jautājums tev bibliotekas aicina, ja bibliotekas baidās no skandāliem un provokācijām. Šis ir tad, kad es sarakstīju Svētuli, pirmā lieta, ko es teicu, es uzrakstīju tādu darbu, ka man neaicinās uz bibliotēkām. Un pirmais, man dzimtā Valdemārpils.
uzreiz atbrauc parunāt. Bet nē, mani neaicina. Es arī to baigi neesmu teicis, ka es gribu. Tādu, kā es krimīķi sarakstīšu, tādu, tā kā izdošu. Tādu gan es gribēšu, jo parunāt ar cilvēkiem. Tātad cūcība ķemeros, mēs gaidām Cūcība ķemeros, jā, gaidām rudenī. Jo pagaidām, kāda jēga, kad cilvēki atnāk uz to bibliotēku? Un es par seksu sarakstīju 3 grāmatas. Seksa joprojām lielai daļai ir tabū. Un, ja pat cilvēkam būs jautājums, viņš jau neprasīs nedēļu manī. Jā, un viņi paši no tā kautrējās. Ja viņi kautrēsies uzdot, jā, un tā tālāk. Bet man var rakstīt, prasīt, jā. Aicināt mani var, es nekožu. Un, ja man ir laiks, es tiešām arī ar prieku vienmēr padalos ar padomu. Labi, tad, kas saka, paldies par viesošanos pie mums ciemos šodien. Jā, paldies par uzaicinājumu. Jā, Helmuts Bēķis, vismaz normāli veikšu sarunu, nav tikai, kad Deģis intervē kārtējo dāmu, kas, protams, visas ir šarmantas, bet ir kādreiz patīkami parunāt arī ar Vēci, kas stāv stingru uz kājām. Tātad lasiet Helmutu Bēķi, piesakot viņa lapai arī helmutsbēģis.lv un viņa podkāstam Svētulis YouTube un arī manam podkāstam Rakstniecības virtuve, lai jums visiem gaiša vasara, lai daudz jaunu grāmatu ieguvumu augustā un septembrī ejiet uz grāmatnīcām, meklējiet, kā saka, jaunumus uz jaunumu plauktiem. Vārds sekot.